Priecīgu 25. gadu. Šo gadu vēlos Progresīvo pirātu jumniecības politiskajā darbā viennozīmīgi sākt ar pašvaldību vēlēšanu kampaņas uzsākšanu, jo šogad būs vasarā kārtējo reizi vēlēšanas. Ir pagājuši 4 gadi kopš pagājušajām vēlēšanām 21. gadā, un atkal būs jādodas pie urnām un jāizdomā, kā lietas tālāk tiks bīdītas. Galvenā motivācija šādu soli veikt viennozīmīgi ir jau iestaigātais ceļš. Ja? Jau 17. gadā mēģināja veidot kampaņu, jau 21. gadā tā kampaņa bija pulka lielāka, uz saraksta gan neizdevās tikt, bet tagad ir gūta daudz pieredze, ir veidojies stāsts, ir arī vairāk sekotāji, ir jau vairāk iepriekšējie video, un attiecīgi būtu kaut kā nesaprātīgi, pat nemēģināt. Pilnīgi nesaprātīgi, ja, un neatlaidība arī viennozīmīgi ir faktors. Ir faktors, kurš lietas veicina. Daudzas politiskās idejas un daudzi politiskie kritikas punkti pret oponentiem, kuri ir tikuši veidot no Progresīvo pirātu jumniecības, laiku gaitā tomēr ir apceļojuši apkārt pa Dobeles novadu. Un, šajā laikā tiešām varu strādāt jau ar būtisku politisko bāzi, ar būtisku kapitālu. Tas mērķis attiecībā uz kampaņu primāri tātad būs tikt līdz aprīļa beigām, kad ir jāiesniedz saraksti, tātad kandidātu saraksti vēlēšanām pie partijas, pie komandas un pie partijas. Tāda uz doto brīdi vēl nav, partija nav oficiāli dibināta. Ja es nemaldos, pašvaldību vēlēšanām pietiek partiju dibināt 200 cilvēkiem, un, protams, vajag arī vēl kandidātus sarakstām. Tas, protams, ir izaicinājums, bet līdz aprīļa beigām vēl ir diezgan daudz laika, un pa šo laiku var vēl diezgan daudz kas mainīties. Attiecīgi ir jācenšas, jo kas nemēģina, tam neizdosies. Jā. Un, protams, es rēķinos ar to, ka ZZS atkal kandidēs, ka Nacionāla apvienība atkal piedalīsies vēlēšanās un Vienotība atkal piedalīsies vēlēšanās. Ja? Un, ja viņi uzvarēs, atkal pa lielam paliks tā, viss tā kā ir. Ja? Un es pilnīgi apzinos, ka ir kaut kāda sabiedrības daļa Dobeles novadā, kur saka, jā, visi forši līdz noticis, visi ir iet uz labo pusi, viņi forši strādā, mums neko citu nevajag, iesim atkal uz vēlēšanām un atkal balsosim pa viņiem. Ja? Jā, ir šādi cilvēki, un viņus baigi pārliecināt, es arī netaisos. Bet ir gan daudz cilvēku, kuriem neapmierināti. Gan daudz cilvēki vispār neiet uz vēlēšanām, jo nav opcijas. Gan daudz cilvēku vēlas kaut ko jaunu. Un tieši šiem cilvēkiem es vēlos radīt kādu opciju. Vēlos radīt kaut kādu piedāvājumu. Vai man tas izdosies, to es droši vēl nevaru pateikt. Bet, hei, ir jāmēģina, jo neatlaidīgums, proti, tiešām ir vērtība par sevi, un, mācoties no pagātnes kļūdām, man šis tas var sanākt labāk. Protams, ir arī, kā lai saka, ar mani saistīts negatīvās lietas, kuras tagad varbūt manu kampaņu padara sarežģītāku, bet arī pa maniem politiskajiem oponentiem ir savākts gadu garumā diezgan daudz negatīvais, diezgan daudz visādas dēkas, visādi noziegumi, un viņi ir dokumentēti. Galu galā Progresīvo pirātu jumniecības video kanālā ir redzami vairāk kā 600 video klipi, un šajos video klipos ir gana daudz lietas iesāktas, uz kurām es varu šo kampaņu būvēt. Ja? Tāda diezgan centrāla ideja, manuprāt, būs Īgatas lieta, jo viņa ir grūti apstrīdāma, grūti apgāžama. Īgata un Lailaša Reiko tika notiesāti saistībā ar iepirkumu manipulāciju Dobeles novada pašvaldībā, un pirms vēlēšanām toreizējais ZZS saraksta līderis skaidri un gaiši teica, ka, lūk, pret korupciju nevar būt nekāda iecietības, bet viņi nogaidīšot, kamēr būs, kā lai saka, tiesas spriedums, un tikai tad kaut ko darīs. Tiesas spriedums ir pienācis,
Jā, viņš jau pienāca diezgan labu laiku apakaļ, un vai Šereiko tika patriekt no pašvaldības? Nē, viņa tur turpināja savu darbu, viņai speciāli tika mainīts amata apraksts, lai viņa pēc lietas būtības var turpināt darīt to, ko viņa ir līdz šim darījusi, un korupcija turpinājās. Ja? Savu cilvēku zem autobusa viņi nemetīs, skaidrāks kā skaidra, arī neizdevīgi. Ja? Šereiko tagad ir kaut kur pašai savu roku jākuļās pa dzīvi, vai pat jāiet cietumā, un tad viņa var sākt runāt. Viņa var sākt runāt, jo informācija viņai jau, protams, ir ļoti daudz. Kā tās lietas bīdās, kurš zogu, un viņa tur ir dziļi iekšā. Ja? Bet, savu cilvēku autobusu nemet, tā ir normāla mafijas padarīšana. Ja? Ja no mafijas kaut kādu mafijas pārstāvu pieķer ieliek cietumā, tad tie, kas ir ārā, viņi rūpējās. Viņi rūpējās un gādā, lai šim mafiozajam cilvēkam būtu pēc iespējas labāk cietumā, lai pa viņa radiem tiek padomāts, pa ģimeni tiek padomāts. Klasiska mafijas nostāja. Ja? Tas ir viens. Tad, protams, vēl Dobelgeits bija ļoti, ļoti liela tēma, pa kuru es arī veidoju vairāk kā 10 sižetus. Līdz šai dienai neviens oficiāls paziņojums no tā par to, kā vispār Ivars Gorskis pēkšņi kļuva par Dobeles novada pašvaldības domes priekšādātāju, nav ticis publicēts, neviens to nezin. Jā, nav tāda informācija, nav viņa. Ja jūs meklējat kaut kādu koalīcijas līgumu, jā, ko viņi vispār kā koalīcija grib veidot, vai ja jūs vispār gribat zināt, kāda koalīcija Dobelē vispār pastāv, labi, ZZS piešpricis, jā, to var redzēt. Vienotība laikam arī, jā. Tātad, ja viens no priekšādātāju vietniekiem ir no jaunās vienotības, proti Laimiņš, tad vienotība arī tur ir. Bet kas vēl tur iekšā ir, vai nav iekšā, to īsti nevar saprast. Nacionālā apvienība ļoti bieži balso tāpat, kā visi pārējie, jā, viņi baigi pret to visu pasākumu arī nevar būt, jo viņi ir ļoti daudzās valdībās iekšā, jā. Protams, es saprotu, ka daudzas problēmas, kas ir Dobeles novadā, ir arī saistīts ar nacionālo politiku. Un, šeit ir, manuprāt, diezgan izdevīga situācija priekš manis tajā ziņā, ka uz to brīdi pie valdības ir Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Viņi šeit Dobeles novadā mīl reizēm kaut kādas finansiālās problēmas vai nedienas velt uz nacionālo līmeni. Kā Latvijas valdība tur nav pa viņiem padomājusi, ir samazinājusi finansējumu un tā tālāk. Tādi divi lielie oponenti, proti ZZS un Jaunā vienotība, pa šito taku īsti nevarēs iet šajās vēlēšanās, jo viņi ir arī valdībā nacionālā līmenī. Un arī Nacionālajai apvienībai uz to brīdi pat nesot valdībā būs grūti šādu kārtu izspēlēt, jo, viņi ir ļoti daudzās valdībās bijuši iekšā. Viņi ir, kā lai saka, etablēts politiskais spēks, kurš savas politiskās ieceres ilgu gadu garumā ir spējis īstenot, piedaloties ļoti daudzās valdībās. Galu galā ar ZZS, Jauno vienotību, Nacionālo apvienību, kuri ir tie trīs reālākie politiskie spēki, kur pēc vēlēšanām visticamāk arī būs pārstāvēti, atkal Dobeles novada pašvaldības domē, esot jau tik ilgus gadus pie šprices, faktiski visas savas politiskās ieceres ir realizējuši. Ja? ZZS, izņemot ar ļoti nelielu pārtraukumu zem Gaigaļa, ir jau pie varas kopš Dobeles novada izveidošanas 9. gadā, un, pa 16 gadiem viņiem bija 4, kā lai saka, vēlēšana periodu laikā ļoti daudz iespējas visas savas politiskās ieceres īstenot. Man nesen sanāca pabūt ārzemēs, proti Vācijā, un, iespējas bija tomēr tāds ļoti intensīvs saistībā uz kontrastu starp to, kāda ir tur situācija un kāda šeit ir situācija. Vien pastaigājot pa daudz dzīvokļu rajoniem, paskatoties, kādā stāvoklī ir infrastruktūra. Šeit pagalmos daudz, kur viss kaut kas brūk kopā,
Vienkārši daudz, kas ir nolaists, ja. Daudzas mājas ir ļoti nožēlojamā stāvoklī. Tur tas ir pulka savādāk. Tur tas ir pulka savādāk. Un, tas ir ZZS politiskā darba rezultāts. Tas ir jaunās vienotības politiskā darba rezultāts. Tas ir Nacionālās apvienības politiskā darba rezultāts. Šeit, protams, ir arī pamatoti piebilst, ka ir citas pašvaldības, kur lietas notiek nedaudz veiksmīgāk kā Dobelē. Tieši, ja runā par mājas sakārtošanu, Liepājā ir diezgan daudz nami nosiltināti un glītāk izremontēti, pagalma infrastruktūra. Ventspilī labāk sakārtota, bet, tas Ventspils piemērs ir, protams, arī saistīts ar Lembergu un Latvijas nacionālo resursu izzakšanu ilgu gadu garumā, jā. To arī nevar noliegt. Bet, šeit uz vietas situācija nav pārāk optimāla. Un, tas ir kaut kā tāds punkts, pret ko viennozīmīgi var cīnīties, kur var likt kaut kādus svaigus akcentus, kur varbūt arī cilvēkiem ir motivācija pamēģināt kaut ko jaunu. Jo, gana daudz tomēr emigrē. Ja es nemaldos, pagājušajā gadā, tātad 23. gadā, pirmajos 9 mēnešos iedzīvotājs skaits krikatās pa 15,000, 5,000 bija dabīgās izmaiņas, tas nozīmē, ka, vairāk cilvēki nomira nekā piedzima, bet tie pārējie 10,000, tā bija migrācija. Cilvēki dodas prom, viņi nav apmierināti, un arī tie, kas te dzīvo, praktiski visi ir redzējuši Eiropu, varbūt kaut kādi veci pensionāri, bet pa lielam visi ir kaut kur pabijuši pasaulē, ir redzējuši, kā cilvēki dzīvo Eiropā, un viņi redz, kāds ir kontrasts. Jā, kā lai sakam, veco Padomu Savienības komunistiskās partijas nomenklatūru, kur tagad ir pārtaisījusies pa ZZS, nekas tāds baigs svaigs te nevar būt. ZZS, protams, būs galvenais oponents šajās vēlēšanās, jo viņi faktiski vietējā politika visus šos gadus ir arī dominējuši. Bet, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība arī, manuprāt, ir ļoti tādi vērā ņemami oponenti, bet ne tik centrāli, jo, viņi velk vairāk līdzi, nevis aktīvi liek kaut kādus akcentus un aktīvi kaut ko dara. Protams, tad ir vēl Māris Feldmanis, nezinu, viņš tagad KPV LV ir vai kaut kur citur, vai par cilvēcīgu Latviju, es nezinu, tās partijas tur mainās daudz. Es pieņemu, ka viņš atkal kaut ko mēģinās, piedalīsies kā lielu faktorus. Viņi nesaredz, es skatījos, bišķiņ, ko viņš dara, daudz neko viņš reāli nedara. Tad varbūt vēl kaut kādi cits politiskie spēki, kā, nezinu, Saskaņa, tad bija vēl šitā ten Rosļikova partija, jā, kur stabilitāte, jā, viņu noteikti arī kaut ko te mēģinās darīt, jo viņi tagad, saimā ir sev tā diezgan pierādījuši, bet, viņi, šie divi politiskie spēki iet uz tādu krievalodīgu elektorātu, viņi visticamāk atkal taisīs pašvaldību vēlēšanu kampaņu, ja viņi tā taisīs, kur būs krievu valodā un kur būs tēmēts uz krievalodīgajiem vēlētājiem, jā, citi pa viņiem diez vai vēlēs. Tas Dobeles novada pašvaldības vēlēšanās, pēc manas pieredzes, nav bijis faktors. Valdībā uz doto brīdi ir progresīvie, bet viņi, nezinu, baigi nošļukuši un viņiem tie ministri tādi nekompetenti ir. Viņi tur visādas brīnumus bīda cauri. Es šaubos, vai viņiem te kaut kas izdosies. Es pazīstu vienu no progresīvajiem šeit no Dobeles puses. Jānis Tadja, nezinu, man viņš liekas ok, bet, neredzu viņam tādu elānu, enerģiskumu, entuziasmu, te ņemt un baigi kaut ko bīdīt, jā. Un, varbūt tagad pa šiem gadiem ir pienākuši kaut kādi jauni cilvēki, viņiem vairāk kaut kas izdosies. Bet ar viņiem es kopā negribu iet, viņi iet tagad valdībā kopā ar ZZS un vienotību kāda jēga. Jau iepriekš kritizēju to attīstību, kāda ar progresīvajiem ir notikusi,
Ja, ka, viņi jau tur Rīgas domē, tur gāja kopā ar visādiem etablētiem kaitnieciskiem spēkiem. Tas man nepatika, pret to es iebildu, un attiecīgi, viņi ir izmainījušies. Ja. Vēl ar viens atbalstu progresīvo nodokli, ja tas bija sākotnēji 17. gadā, dibinot partiju progresīvajā, tā viņa centrālā tēma, man liekas, tā vēl ar vienu ir laba tēma. Kaut kā valdība esot viņi to tā īsti neīsteno, vismaz neredzu, kā viņi to īsteno, un visādas citas nedienas valsts ir piemeklē atkal un atkal un atkal un atkal. Tā kā, īsti nekādus citus konkurences pie horizonta es neredzu. Ja. Jaunā konservatīvā partija, varbūt vai konservatīva, es nezinu, kā viņi tagad atkal saucās, arī, pagājušās vēlēšanās diezgan gausi ņēmās, nacionālajā līmenī viņi ir arī diezgan nošķikuši. Nedomāju, ka viņiem te baigi kaut kas sanāks, ka viņi kaut ko te baigi bīdīs. Šaubos par to, šaubos. Tā kā reāli ir tikai 3 oponenti. Centīšos būt tas aktīvākais. Centīšos kaut ko darīt un ņemties. Un tad jau redzēsim ar laiku, kā lietas notiks. Bet, sākums tagad ir likts. Pirmais starta šāviens ir veikts. Protams, mazliet skumji bija, vai varbūt mazliet kļūt no manas puses, ka es tagad gandrīz 6 mēnešus nekādu saturu neradīju, bet, varbūt arī tāda radošā pauze būs nākusi par labu. Ja, par to es sīkāk vēlāk vēl pastāstīšu, un būs jau vēl sižeti. Katrā ziņā sākums ir ticis likts, kampaņa ir iesākusies, 24. gada mākslīgā intelekta kampaņa ir beigusies, un lietas virzās uz priekšu. Paldies, ka skatījāties!